No Jordānas ūdeņiem iznirst Jēzus kristības sala. Pēc kāda laika Jānis teica mācekļiem, ka drīz nāks pieņemt kristību Mesija, kuru viņš nekad nesot redzējis. Viņš uzrunāja tos ar šādiem vārdiem: Kā pierādījumu maniem vārdiem es jums parādīšu Mesijas kristīšanas vietu. Raug pašķirsies Jordānas ūdeņi un no dzelmes iznirs sala. Tanī pašā mirklī straume pašķīrās un pārsteigtajiem mācekļiem parādījās neliela apaļa balta saliņa. Tas notika tanī pašā vietā, kur kādreiz izraēlieši gāja pāri ar derības šķirstu, un kur pārgāja pāri Elija, pāršķēlis straumi ar savu apmetni. Klātesošie bija ļoti aizkustināti, redzot šādu skatu. Tie nometās ceļos un pateicības lūgšanā pacēla rokas uz debesīm. Tad Jānis ar mācekļiem ievēla ūdenī lielus akmeņus, lika tiem pāri kokus un zarus, un tiem virsū uzbēra sīkus akmentiņus. Tā izveidojās tiltiņš, pa kuru varēja nokļūt uz saliņas, bet pa kura apakšu brīvi plūda ūdens. Apkārt saliņai vienu pie otra iestādīja 12 kociņus, kuru zarus savija kopā, tā ka izveidojās it kā lapene ar vaļēju augšu. Starp kociņiem iestādīja krūmus ar baltiem un sarkaniem ziediem un dzelteniem augļiem. Kopumā tas viss izskatījās ļoti skaisti, jo daži krūmi vēl tikai ziedēja, bet citiem zari jau līka zem augļu smaguma. Jaunā saliņa, kas bija radusies tanī vietā, kur bija pāri pārcēlušies izraēlieši, likās klinšaina, bet upes gultne bija dziļāka nekā Jozos laikos. Tomēr ūdens līmenis upē bija daudz zemāks nekā agrāk. Kad pēc Jāņa vārdiem no ūdens iznira saliņa, nezinu, vai upes gultne pacēlās, vai tikai ūdens atkāpās. Pa kreisi no tilta saliņas malā izraka bedri, kura tulīt pieplūda ar dzidru ūdeni. Pa dažiem pakāpieniem varēja nokāpt bedres dibenā, kur mazliet virs ūdens atradās gluds, sarkans, trīsstūrains akmens, uz kura Jēzum stāvēt kristīšanas laikā. Pa labi no šī akmens atradās palma, pilna ar augļiem. Pie tās Jēzus turējās kristīšanas laikā. Visa bedres mala bija izklāta ar skaistiem akmeņiem. Bija redzams, ka viss bija ierīkots rūpīgi un ar mīlestību. Agrāk vairāk kārt redzēju izraēliešu pāriešanu pāri Jordānai šinī vietā. Tas bija tanī laikā, kad Jordānā ūdens līmenis bija pacēlies. Pašā priekšgalā pa labu gabalu no pārējās tautas tika nests derības šķirsts. Starp 12 vīriešiem, kuri nesa un pavadīja derības šķirstu, bija arī Jozo, Kalebs un, man liekas, arī Enojs. Kad viņi sasniedza upi, tikai viens no viņiem nesa derības šķirsta priekšgalu, bet pārējie gāja aizmugurē. Tikko šķirsta apakša skāra ūdens virsmu, ūdens it kā sastinga un netecēja vairs uz priekšu, bet cēlās arvien augstāk un augstāk, tik augstu, ka to varēja saredzēt pat no Zartanas pilsētas. Sakarā ar to no tās vietas, kur atradās derības šķirsts, līdz pat nāves jūrai, upes gultne palika sausa. Pa to laiku pienāca klāt pārējie izraēlieši un sausām kājām pārgāja upi. Derības šķirsta nesēji stāvēja apmēram upes vidū, kur atradās 4 lieli asins sarkani kantaini akmeņi. Abās pusēs tiem
divās rindās pa 6, tātad katrā pusē pa 12. Atradās 3 stūraini gludi akmeņi. Tie visi bija ar aso galu iesprausti zemē. Uz 4 vidējiem akmeņiem nolika derības šķirstu, bet paši nesēji nostājās vienā un otrā pusē starp 6 stūrainajiem akmeņiem. Katrā pusē pa 6. Ārpusē gulošie akmeņi bija daudzkrāsaini un izrotāti ar dažādām figūrām un ziediem. Jozoe bija izvēlējies 12 vīrus, pa vienam no katras cilts, un licis tiem iznest šos akmeņus no upes un novietot uz krasta 2 rindās, kā piemiņu par Jordānas pāriešanu. Tajos iegrevēja 12 paudžu un to vārdus, kuri šos akmeņus iznesa. Jāņa Kristītāja laikā šo akmeņu te vairs nebija. Nezinu, vai tos ieraka zemē, vai arī tie tika iznīcināti karu laikos. Tas gan ir droši, ka tanī vietā atradās Jāņa telts. Vēlākos laikos te tika uzcelta baznīca. Liekas, ka to bija panākusi ķeizariene Helēna. Akmeņi, uz kuriem stāvēja derības šķirsta nesēji, bija lielāki. Kad levīti aizgāja, akmeņu asie gali tika pagriezti uz augšu. Kad izraēlieši pārgāja pāri upei un pārnesa derības šķirstu, ūdens atkal sāka tecēt kā parasti. Tanī pašā vietā, kur bija stāvējis derības šķirsts, jaunizveidotajā saliņā, Jānis tagad izraka aku, kurā kristīja Jēzu. Akas līmenis atradās zemāk nekā saliņas virsma, tāpēc tas, kas stāvēja akā, bija redzams no tās tikai līdz krūtīm. Aka bija izveidota 8 stūraina, apmēram 5 pēdas diametrā. Akas mala bija arī pāršķelta un tik plata, ka uz tās varēja novietoties vairāki cilvēki. Abās akas pusēs atradās tie 12 akmeņi, uz kuriem bija stāvējuši leviti, bet pašā akā zem ūdens atradās tie 4 akmeņi, uz kuriem bija nolikts derības šķirsts. Šos akmeņus agrāk varēja redzēt upē, kad ūdens līmenis bija zems. Pašā akas malā atradās zemē iesprausts akmens, uz kura kristības laikā stāvēja Jēzus, kad virs viņa parādījās svētais gars. Pa labi atradās jau minētā palma, bet pa kreisi stāvēja Jēzus. Nebija no tiem 12, liekas, ka Jānis. Šeit pie krasta atradās 3 šķautņu piramīdveidīgs akmens ar aso galu zemē. Uz šī akmens kristības laikā stāvēja Jēzus, kad svētais gars nolaidās uz viņu. Pie labās rokas atradās jau agrāk minētā palma, pie kuras viņš turējās kristības laikā. Kreisajā pusē stāvēja Jānis Kristītājs. Akmens, uz kura stāvēja Jēzus, nebija no tiem 12 akmeņiem, bet liekas, ka Jānis to ar nolūku atnesa no krasta. Uz tā bija iegravēti dažādi ziedi. Pārējie 12 akmeņi tāpat bija izrotāti ar gravējumiem, pie tam daudzkrāsaini. Tie nebija lielāki par tiem akmeņiem, kurus Jozoe lika iznest uz krasta. Man liekas, ka tie bija dārgakmeņi, un ka tos šeit novietoja Melhizedeks vēl tanīs laikos, kad Jordānas upe netecēja. Līdzīgi Melhizedeks bija atzīmējis daudzas citas vietas, kurām vēlāk bija ievērojama nozīme vēsturē. Tāpat man liekas, ka no šiem vai no krastā iznestajiem akmeņiem bija izveidots rotājums Jāņa krūšu plāksnītei, ko viņš bija uzlicis par godu šiem svētkiem.